Rīgas mērs Nils Ušakovs saskatīja mēģinājumu glābt savu un vienotības tēlu. Šonedēļ Ušakovs pats sabiedrības acīs centās glābties aiz saorganizēta pūļu muguras. Pensijas vecuma cilvēki, kā arī no dažādām domas struktūrām un uzņēmumiem saorganizēti darbinieki un amatpersonas iepratīm salīdzinoši sauiņai. Ušakova pretinieki izskatījās iespaidīgi, arī pūļu ekstāzi, kad nāca galvenie. Tomēr atsevišķas detaļas nodevīgi liecināja, ka zem Ušakova logiem sanākušie nerīkojās spontāni. Gan arī viss bija rūpīgi organizēts un plānots. Jau stundu pirms piketiem Pēterbaznīcas pakājē ieradās apsardzes firmas Strong auto. Uzņēmums ar plašu pieredzi jau vairākus gadus sargājot 9. māja svētkus un piepalīdzot saskaņas piketos pie Saeimas. Šoreiz palīgā ieradās dažādu vecumu un miesas būvas vīri, parakstīja kaut kādus papīrus un saņēma vestes un jakas ar uzrakstiem Strong apsardze. Проверьте документы все. Хорошо? Kā pie domas uzrodas pirmie Nila Ušakova aizstāvji, apsardzes firmas drēbēs ķērptos civilistus izkārto par ātslaukumu. Tikmēr citā Vecrīgas pusē ierodas vairāk mikroautobusi, kas aprīkot ar Rīgas kartes etalonu lasītājiem, tātad tie ikdienā Rīgā pārvadā pasažierus. No busiņiem atbalstītāji krāmē laukā tipogrāfijā drukātus plakātus un arī pār 10 gaiši zili baltos Rīgas pilsētas karogus. Man vajadzīga nākamā komanda. Nu, varat stāvēt, varat. Viss ir salikts. Kurā vietā likt? Darbinieki noinstruēti lieki nerunāt un uz jautājumiem neatbildēt. Kāpēc jūs aizliedzāt viņam runāt ar mums? Brīvi. Kā jūs sauc? Klausies, blondīni, te paplis citiem. Ļaujiet man baudīt Vecrīgu. Pēc pāris minūtēm šīs Vecrīgas apjūsmotājs manāms aktīvi diskutējot ar piketa dalībniekiem. Līdzās savus darbiniekus no malas vēroja priekšnieki dažādām domas, struktūru vienībām un pilsētas uzņēmumiem. Aktīvi no vieniem pie otriem skrēja saskaņietis Maksims Tolstojs. Gaisotne ir nervoza, puls uzkarsēts līdz baltkvēlei, tad iznāk galvenie varoņi. Uzreiz pēc piketa tiek savākta aktīvāko dalībnieku parakstu un telefonu numuri, apgalvojot, ka tas tikai Ušakova atbalstam. Это подписи за Ушакова, за Ушакова. Никому они пойдут. Кому? А куда они пойдут? Да. Это будет прилагаться к документу о том, что народ верит Ушакову. Да. Pēc tam plakāti un karogi sakrauti pie domas durvīm un rūpīgi nogādāti uz busiņu, kas tos atved. Ну зачем вам это делать? Ну зачем вам это делать? Я мешаю, потому что вы делаете не то, что надо. Надо было вот здесь фотографировать. А что надо? Надо было здесь их фотографировать. Jūs par okupāciju? Piketā bija redzama aptuveni 20 līdz 30 Rīgas pilsētas karogi, kas liecināja dalībnieku un organizatoru tam rūpīgi gatavojušies un saņēmuši arī atbalstu no pašvaldības iestādēm. Nils Ušakovs gan to noliedz un apgalvo par visu rūpējušies gādīgie partijas biedri. No kurienes tie plakāti un karogi Rīgas pilsētas tik daudz cilvēkiem varētu būt? Nu, mūsu partijas biedriem ir iespējas drukāt plakātus, un mūsu partijas biedriem arī ir spējas nopirkt Rīgas pilsētas karogus. Veicām nelielu eksperimentu, kur laikā secinājām, ka piketā par Ušakovu izmantotos Rīgas pilsētas karogus tā vienkārši veikalā nopirkt nevar. Tie nav atrodami ne lielveikalos, ne arī daudzajos suvenīru veikalos Rīgas domas pievārtēm. Mēs interesējamies, kur cilvēki vakar varēja dabūt Rīgas karogus. Lielā vai maziņie? Lielie. Lielie. Nu, es redzēju, ka tur bija cilvēkiem. Es nezinu, es nemācīšu. Varbūt informācijas biroja. Vai pie jums var dabūt Rīgas karogu? Nē. Ne? Nevar. Nekad nav bijuši arī tādas lietas? Nē.
Principā nevar Rīgas karogu dabūt tirdzniecībai. Kāpēc? Tur Rīgas domē kaut kāda viena firma ir tikai. Kā atklājās, doma izdevusi noteikumus, kas neļauj Rīgas pilsētas karogu ražot un izplatīt tik vienam. Lai to darītu, jāsaņem īpaša domes simbolikas komisijas atļauja, kuru vada Ingus Vircavs, kurš vienlaiks ir arī Rīgas pilsētas būvvaldes šefs. Šobrīd atļauju ražot Rīgas karogs izdot vienam uzņēmumam SIA, abi divi. Firma skaidro, ka kuram katram karogs netirgo, turklāt iepriekš karogi jāpasūta. Pirms piketa pircēja pieplūdums nesot bijis, kas ļauj secināt, ka karogi ņemti kur citur. Zināms, ka iepriekšējos 2 gados doma rīkojas 3 karogu iepirkumus, tam iztērējot 25,000 latu. Pašvaldības policijai par šo karogu izmantošanu jautājumu neradās, kā skaidroja iestādes vadība, tas nesot bijis viņu uzdevums. Viņi rūpējušies par kārtību. Iebildumi, kā tā tika nodrošināta, radusies pāris Ušako pretiniekiem. Skaļi skandāli radīja šī policistu grūstīšanās domes sēžu zālē. Šobrīd policija skaidro, kāpēc piketētājs domē ar savu drošības kārti ielaic kāds opozīcijas deputāts. Jūs esat pašvaldības policija. Kam jūs pakļaujaties? Pašvaldības deputāts. Kuram jūs arī ir jāpakļaujas? Kam jūs pakļaujaties? Kam jūs pakļaujaties? Pasakiet. NKVD! NKVD! Kam jūs pakļaujaties? Kas notiek? Rīgas doma ir tikai priekšsēdētājs. Savukārt Kārlim Lāriņam pikets ilga vien pāris minūtes un beidzās slimnīcā. Kopā ar mazdēlu viņi radio dzirdējuši ziņas par piketu, sastiķējuši plakātu un abi ar velospēdiem no Pārdaugavas devušies uz Vecrīgu. Un otra puse arī. Un tās otras puses dēļ viņi man piesējās. Es viņiem saku, šis ir galvenais, jā? Un otrā pusē ir šāds. Policisti likuši plakātu aizvākt, jo šī simbola esot aizliegta ar likumu. Piketētājs iebildes, sākusies vārda apmaiņa un grūstīšanās, līdz kungs, kurš pats 90. bijis klāt pašvaldības policijas izveidošanā un 23 gadus kalpo zemesardzē, ar izlaustām rokām aizrauc uz policistu busiņu. Sastādīja 2 protokoli, viens par nepakļaušanos policijai un policistu drēbi raustīšanu, otrs par neatļautas simbolikas lietošanu. Mani ar izlaustām rokām aizrāva tā, ka man kājas pa zem vilkās, un lai viņas pa zem nevilktos, tad es viņas pievilku sev pie vēdera, ja? Lai man neizlaust arī tās kājas, ne tikai rokas. Iegrūt busiņā, neklausoties ne uz ko un nesakot kas un kāpēc un kaut kur ved. Pēc ierašanās policijā viņam kļūst slikt ar sirdi, policisti izsaukuši mediķus. Tā viņi man uzliktos elektrodus un ar kardiogrammu pārbaudīja. Un konstatēja, ka jāved ir uz slimnīcu. 4 stundas slimnīcā un sirdsdarbība atkal uzlabojusies. Pēc vispieredzētā Kārlis Lāriņš uzrakstījis prasību pašvaldības policijas šefam un vairākiem domas deputātiem izvērtēt viņa aizturēšanu un sola arī vērsties tiesā. Pašvaldības policija ir tieši pakļauta Rīgas mēram. Tās vadība noliedz, ka būtu nekārtība laikā saņēmusi tiešu Nilu Ušakovu uzdevumu aizturēt kādu vai pielietot spēku. Piketētāji no sēžu zāles aiznesti pēc operatīvās vadības pārvaldes šefa Jevgeņija Platā rīkojuma, jo policija bažījās, ka domē iekļūs arī citi nekārtību rīkotāji. Policijas rīcība pret aizturēto Kārli Lāriņu izvērtēs dienas pārbaudē. Ir uzsākt dienas pārbaudi. Katrā dežurdaļā mums ir uzstādīts gan video, gan skaņas ieraksti. To izanalizēs un pieņems lēmumu, vai bija vai nebija. Tas, kad tāpat persona, kas tika aizturēta rātē, arī viņai savs viedoklis, bet to arī izvērtēs. Kā tas izskatās televīzijā? Protams, kad var piekrist, ka tas izskatās šausmīgi, bet jāzina visu to apstākļu kopumu, kādā veidā tas notika. Sociālpsihologs Reinis Lazda, vērtējot saskaņas centra līderu rīcību piketā un arī līdz tam secina, ka domē vadošā partija kļūs nervoza. Līdz tam neievainojamais Nils Ušakovs, kuram radīts gluži vai rokzvaigznes tēls un slavas zenītā esošais saskaņas centrs, baidās zaudēt kontroli un vēlētāju acīs izrādīt vājumu pazīmes. Vājā vieta ir tā, ka viņi, kā organizācija, kā partija, viņi nevar atļauties parādīt, ka viņi zaudē, ka viņi kaut ko neprot. Viņi ir būvējuši savu tēlu uz to, ka viņi ir labāki,
par visiem pārējiem. Tikai viņi nav tikuši pie varas, ja, un tagad atrodoties pie varas Rīgā, viņiem ir svarīgi šo tēlu saglabāt. Dažādi notikumi, sākot ar neveiksmīgo Rīdzinieku kartes skandālu, beidzot ar Zolitūdas traģēdiju, var radīt virkni jautājumu vēlētājiem, kas bija ieraduši par savu partijas viedokli nešaubīties. Reinis Lazda uzskata, agri vai vēlu Saskaņas centra vēlētāji šo vilšanos piedzīvos. Viņi atšķiras no pārējām Latvijas partijām ar to, ka viņi visvairāk spēlē uz šo autoritārās partijas tēlu. Līdz ar to autoritāriem režīmiem vispār ir raksturīgi tas, ka ir lēns, ir ilgstas periods, kamēr uzkrājas neapmierinātība ar šo spēku, un tad kaut kādā brīdī ir kaut kāds notikums, kad šis tēls pēkšņi sāk brukt, jā, tad sabiedrība ierauga, ka tas milzis stāv uz šīm māla kājām. Maksimas notikums, es domāju, pagaidām vēl nesagāzīs Saskaņas centru, bet agri vai vēl tāds notikums būs.